Mums visiem liekas, ka mēs zobus tīram ļoti labi, bet pat man pirmo reizi tīrot zobus ar šādu te zobu birstu, kā pieņemsim no Oakley, kam ir savs ekrāns, viņa šajā ekrānā parāda konkrēti, kuras zobu zonas mēs neesam kārtīgi iztīrījuši. Viņi to spēja izdarīt, jo viņa iekšējais sensors, kas saucās žiroskops, viņi saprot, kādā leņķī tā zobu birsta tiek turēta, un viņi vienkārši aprēķina laiku, cik ilgi mēs esam pavadījuši katrā mutes kvadrantā, un tad pēc tā viņi nosaka, kur ir vai nav iztīrīts. Vai viņš ir 100% precīzi? Nu, protams, ka nē, bet tas ir tāds labs globāli parāda, kuras ir tās puses, kur mēs iztīrām labāk, kur mēs iztīrām sliktāk, jo mēs esam labroči vai kreļi, tad vienu vai otru pusi mēs tīram parasti ilgāk un labāk nekā otru pusi. Zobirsts, kurai ir šāds te sensors iekšā un ekrāns jau pašā zobirstē, viņa precīzāk parādīs, kur ir jāpiestrādā. Un pie tam, piemēram, šīs birstas ar šādiem ekrāniem sensoriem ir, kas sākas no Oakley X Lite modeļa 39 eiro, un tad aiziet līdz pat X Ultra 20S, kas ir viskrūtākā audiskā zobirsta šobrīd, kāda vien eksistē. Tas, kas mainās, ir cik precīzi viņi rādīs. Piemēram, šī birsta sadala tikai četrās, nu nevis tikai, bet sadala 4 kvadrantos mutu. Ja mēs ņemam jau kaut kādus vidējas modeļus, kā piemēram šo X Pro Elite modeli, viņi sadala jau 8 zonās. Un ja mēs skatāmies jau no jaunākās sērijas, kas ir X Ultra 20S, vai piemēram bišķi lētāk šīs te X Pro 20S, viņas sadala jau 12 zonās. Tā kā šī, ja iepriekšējais modelis pateiks, jums ir kaut kur apakšžoklim labajā pusē, vēl viss jātīr, tad šī jums pateiks precīzi apakšžoklim labajā pusē, no ārpusē aizmugurē 3 zobi. Un tad tādā veidā labāk un kārtīgāk notīrīsiet aplikumu no visiem zobiem.